Paskatīsimies dažus iemeslus, kādēļ cilvēki neapmeklē draudzi. Es nevaru apmeklēt draudzi, kamēr es nesakārtoju savu dzīvi. Tieši draudze ir tā vieta, kas palīdz sakārtot manu dzīvi. Draudzes ir pilnas ar liekuļiem. Un tajā vienmēr atradīsies vieta vēl vienā. Viss, kas viņiem vajadzīgs, ir mana nauda. Viņiem nerūp mana nauda, viņiem rūpu es. Vai jums ir noteikts ģērbšanās stils? Jā, esi apģērbts. Draudzi apgrozis tikai sievišķīgi vīrieši. Kā lūdzu? Ja tu pazītu mani un lietas, ko es esmu piedzīvojusi, tu nevēlētos mani savā draudzē. Ja tu mani pazītu un visu to, ko es biju sastrādājis, tu par to neuztrauktos. Tu vari droši nākt uz manu draudzi, arī ja esi audzināts kā Katolis, Baptists, Luterāns, Pareizticīgais, Ateists. Mēs neesam par reliģiju, bet par dzīvām attiecībām ar Dievu. Tāpēc nāc uz manu draudzi, kurā neviens nav pilnīgs. kurā visi ir mīļi gaidīti, Kurā kaklasaites nav obligātas, bet žēlastība ir nepieciešama ik brīdi, kurā piedošana ir reāla un mīlestība ir dzīve, kurā esi mīļi gaidīts arī tad, ja tavā dzīvē ne viss ir kārtībā. Patiesi.